Sveicināti klausītāji, skatītāji un tie, kas mūs varo digitālajās platformās. Šis ir jau kārtējais digitālo humanitāro zinātņu raidieraksts. Šodien mums studijā Sanita Reinsone, kas ir darījusi digitālajās humanitāro zinātnēs ļoti daudz, bet specifiskāk mēs parunāsim šodien par sabiedrisko zinātni. Un varbūt tad uz Sanita pati arī ieskicē, kādā lomā tu šodien runā ar mums. Jā, sveiki. Droši vien jāsāk ar to, ka es strādāju Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, kurā ir vairākas nodaļas. Un viena no šīm nodaļām, kuru, varbūt ne gluži nodaļa, bet viena no daļām būtiskām ir digitālo humanitāro zinātņu grupa, kuru es vadu kopš tās dibināšanas 16. gadā. Bet otra ļoti svarīga nodaļa sabiedriskā zinātnes kontekstā ir Latviešu folkloras krātuve, kas ir pirmā Latvijas zinātniskā institūcija, kurai šogad paliek 100 gadi, un Latviešu folkloras krātuvē būs liela nozīme arī mūsu šodienas sarunā. Teiksim tā. Jā, tur strādāju kā vadošā pētniece. Vai es pareizi sapratu, ka folkloras krātuve ir pirmā zinātniskā institūcija Latvijā? Dibināta kā pirmā pētnieciskā institūcija, un tai šogad paliek 100 gadi. Tieši ir ar ko lepoties. Jā, bija, protams, Latvijas universitāte ātrāk un tā tālāk, bet tās pamatā bija kā izglītojošās institūcijas, bet kā tāds pētnieciskā institūcija folkloras krātuve pirmā, un tā ir Latviešu LU-LFMI, līdz ar to LU-LFMI var droši pārņemt šo godu. Jā. Saki, ko nozīmē vārdi sabiedriskā zinātne? Un varbūt var iedot arī, kā svešvalodā to sauc, jo es pirms šī ieraksta nebiju ar tiem vārdiem saskāries, un varbūt cilvēki, kas klausās, lai viņi zina, par ko ir runa. Jā, pazīstamākais nosaukums, protams, starptautiski ir citizen science, un lielākoties tas jautājums uzreiz vairs neprasa. Ir bijušas diskusijas, kā to mēs sauksim latviešu valodā. Un ir bijuši arī dažādi varianti. Viens no tiem, piemēram, pilsoņu zinātne, kas man liekas veiksmīgs, jo pilsoņu jēdziens nav tāds visaptverošs, teiksim tā. Ir bijusi vēl kopienas zinātne tā tālāk, bet šobrīd tas termins, kas nostiprinās, ir sabiedriskā zinātne. To es arī aicinātu lietot, un būtu ļoti labi, ja mēs teiksim tā, šo terminoloģiju arī izmantot, jo tad arī šis termins kļūs atpazīstamāks. Bet principā, jā, sabiedriskā zinātne, citizen science, sabiedrība nāk tālāk, strādā kopā ar zinātniekiem, iesaistās dažādos pētījumu posmos. Jā, respektīvi, doma ir tāda, ka zinātne nepieder zinātniekiem vien. Sabiedrība arī var iesaistīties. Pastāst, kā notiek sabiedriskā zinātne? Sabiedriskā zinātne var notikt ļoti dažādi, bet lielākoties tas raksturojošais ir tāds, ka notiek sadarbības vai starp institūciju vai starp konkrētiem pētniekiem, un ir cilvēki, kurus interesē šī tēma, kurus interesē kaut ko darīt, varbūt jau viņi jau dara tāpat, interesējās par lietām, pēta kaut ko, bet sabiedriskā zinātne ir tā platforma, kad šīs te abas zināšanas tiek saliktas kopā, un jā, tad tālāk tiek izmantotas publikāciju radīšanā, top atklājumi un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam tā praktiski, tad tas lielākoties ir publisks aicinājums. Nāciet palīgā izpētīt, nāciet palīgā kaut ko savākt. Un man jāteic, ka sabiedriskā zinātne Latvijā šīs iniciatīvas ir veiksmīgas lielākoties. Tās, ko es zinu. Jā, es nezinu, vai mēs tagad runājam par konkrēti no tām vai kaut kā citādāk, bet katrā ziņā. Klausoties to, ko tu saki, ka ir aicinājums cilvēkiem iesaistīties, cilvēki iesaistās, domājot par tām kompetencijām, kas nepieciešamas, vai tad mēs varam teikt, ka sabiedriskā zinātne primāri tās ir humanitārās, sociālās, varbūt kultūras, mākslas zinātnes, bet mēs nerunājam par dabas zinātnēm? Nē. Patiesībā man šķiet, ka starptautiski varbūt pat dabas zinātnes ir daudz pazīstamākas sabiedriskās zinātnes kontekstā, jaudīgākas, projekti ir lielāki, dzirdamāki arī Latvijā. Viena no populārākajām sabiedriskās zinātnes platformām ir Dabas dati,
ka notiek tik intensīva darbība, ka tur tiešām ir prieks skatīties, kā vairāk nekā 10 gadus sabiedriskie zinātnieki tiešām reāli intensīvi darbojās, un uz tā pamata jau ir tapuši novērojumi, kartes, pētījumi, un tā tas ļoti veiksmīgs stāsts Latvijā. Saki, kāda ir šī jēdziena sabiedriskā zinātne robežas? Es saprotu no tevis stāstītā, ka runa ir par sadarbību, ka tie ir ne tikai šie cilvēki no sabiedrības, no tautas, bet arī šie zinātnieki ar grādiem un specializētām kompetencēm, un tad tas viss kopā, tas process ir šī sabiedriskā zinātne. Jā, tieši tā. Man būs grūti pateikt, kur sākas, kur beidzas, kā nospraust robežas. Ja mēs domājam tādā pētniecības kontekstā, tad aptauju izplatīšana droši vien nebūs sabiedriskā zinātne, tāda socioloģiskā. Bet no otras puses, to arī var veikt citādāk un pamatot, iesaistīt pamatīgāk. Jā, tas ir komplicēts jautājums, teiksim tā, bet lielākoties ir tā, ka pētnieku grupas ir tās, kas izplāno, ko kā vajag, mēģina atrast instrumentus, rīkus, kā iesaistīt cilvēkus, un arī, kas pēc tam notiek ar šiem savāktajiem datiem, tas arī ir pētniecisko institūciju pārziņā, bet sabiedriskās zinātnes organizācijas var darboties arī pašas, respektīvi tās arī var būt sabiedrisko zinātnieku iniciētas. Nav tā, ka pētniecības institūcijām ir vara. Absolūtā, nē, tā galīgi nav. Tas ir, kā katrs projekts ir veidots, kāda ir tā vēsture, kādas ir interešu grupas. Tas ir ļoti elastīgi un dažādi. Varbūt tu vari pastāstīt par dažiem konkrētiem gadījumiem, tad mēs no šīs abstrakcijas tiksim tuvāk, sapratīsim, kā tas notiek. Jā, es varbūt pieminēšu, ka sabiedrisko zinātni varbūt šo terminu citizen science mēs pazīstam salīdzinoši nesen, pēdējās 10 gadus, bet patiesībā šī metode ir izmantota jau diezgan sen. Un es dzirdēju, ka senākais sabiedriskās zinātnes projekts ir tapis 1715. gadā, kad Lielbritānijā cilvēki tika aicināti novērot saules aptumsumu un reģistrēt šos datus. Bet Latvijā, piemēram, mēs par tādu redzamāko sabiedriskās zinātnes iniciatīvu veidošanos runājam no 19. gadsimta vidus, baltvāciešiem bija liela nozīme, un tas arī sākās ar folkloras materiālu vākšanu, kas pēc tam jau jaunatiešu laikā kļuva par ļoti tādu intensīvu praksi, kas patiešām iesaistīja sabiedrību. Bet tas mērķis, izplatot šos aicinājumus, nebija vienkārši sūtiet, mēs vāksim. Tas bija tāds, ka mēs vēlamies izpētīt, mēs vēlamies savākt, saprast, kas tas ir, un tā tālāk cilvēki, kas piedalījās, apzinājās, ka viņi vairo zināšanas ar savu darbību. Lūk, jā. Bet par konkrētiem projektiem runājot, šobrīd viens no aktuālākajiem, kas noris, ir Balsu talka, kas ir balsutalka.lv, un to Literatūras folkloras un mākslas institūts īsteno kopā ar Matemātikas un informātikas institūtu un arī ar Latvijas atvērto tehnoloģiju asociāciju un arī ar UNESCO. Mēs parasti cenšamies veidot sabiedriskā zinātnes iniciatīvas partnerībā ar citiem. Tad tas izskan skaļāk, tad ir lielāka jauda, domu apmaiņa un tā tālāk. Bet šīs kampaņas vai projekta mērķis ir savākt runas datus, padarīt atvērtus runas datus, lai tos var izmantot pēc tam tehnoloģiju attīstīšanā un arī valodas pētniecībā. Es lasot, arī klausoties iepriekšējos materiālus par šo, es dzirdēju vārdu līdzstrādnieks. Proti, ka tie cilvēki no sabiedrības, kas iesaistās, ka viņus sauc par līdzstrādniekiem. Es gribēju varbūt par to tev pajautāt, jo piemēram socioloģijā tie, kas atbild uz aptaujām, viņi saka, tie ir respondenti. Un antropoloģijā tur jau tā kā dod vairāk varas, saka, tas cilvēks ir informēts. Un šeit es redzu, ka tā kā piešķir vēl vairāk nozīmes tam, ko tas cilvēks gan dara, gan arī viņa kaut kādai aģencei, ka nevis viņš vienkārši ir informācijas nodevējs. Vai tu vari par to nokomentēt? Jā, ļoti labs jautājums, un man gan arī līdzstrādnieks liekas varbūt mazliet tehnisks, līdzdalībnieks varbūt, jā. Jo tas ietver šo vārdu strādāšana, bet katrā ziņā noteikti sabiedriskos zinātniekus mēs neuztveram kā
kā kaut kādus tehniskus izpildītājus vai kaut ko tādu. Pat, ja projekts ir saistīts ar, es nezinu, kaut ko tehnisku, piemēram, manuskriptu pārrakstīšanu, veicot pētījumus, intervijas ar sabiedriskajiem zinātniekiem, dalībniekiem, mēs redzam, ka tur ir kaut kas vairāk iekšā, gan viņu pašu motivācija, protams, gan arī tas, kā tas pēc tam ietekmē mūsu pētnieku darbu, respektīvi viņiem ir ietekme uz to, kā pēc tam noris pētījums. Bet jā, līdzdalība ir brīvprātīga, protams, netiek uzspiests ne apjoms, nekas, tas ir katra paša izvēlē, bet jā, visnotaļ tas nav respondents vai informans, tas ir pētījuma līdzdalībnieks. Kā notiek līdzdalībnieku savākto vai veidoto materiālu kvalitātes pārbaudi? Jo tomēr izstāstījis, tur ir būtisks tas moments, ka tu veic šo aicinājumu, bet reizē ir vajadzīga kaut kāda kvalitātes pārbaude, jo, teiksim, strādājot zinātnieku grupā, tur ir gan tie ikdienas principi, kā jūs strādājat, gan arī kā viens otru pieskata. Bet es domāju, ienāk šis ļoti vērtīgais materiāls, teiksim, balsu talkā. Bet es fantazēju, pieņemsim 5% kaut kādu iemeslu dēļ nekvalitīvi vai nepareizi, kas var būtiski ietekmēt. Droši vien visos projektos ir kaut kāds pārbaudas protokols, kā jūs pārbaudat? Droši vien tas ir atkarīgs no katras iniciatīvas, respektīvi, kā šis projekts ir veidojies, bet lielākoties, jā, tas ir nepieciešams, it sevišķi, ja tiek iesaistītas, teiksim tā, daudz cilvēku. Ja tās ir noteikts mērķu grupas, ar kurām var vairāk kopā strādāt un stāstīt un tā tālāk, tas citādāk, bet tiklīdz ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, tad tas ir nepieciešams šī te pārbaude. Bet problēma ir tāda, ka pārbaudītā nav tik daudz kā dalībnieku, un tas ir arī valsts talkā. Un arī citās iniciatīvās, kur tūkstošiem cilvēku strādā, darbojās, un tad tur ir neliela saujiņa pētnieku, un tagad, kā mēs ar to visu tiekam galā. Balsu talkā ir divi veidi, kā cilvēks var iesaistīties. Viens, ierunāt pētnieku sagatavot tekstu, otrs, pārbaudīt, kā ierunājuši citi. Respektīvi, tur jau ir šis te... Pētniecībā mēs to saucam peer review, respektīvi, ka paši varam arī novērtēt, kā runājuši citi. Un tiek viens šis te ieraksts iedots vairākiem cilvēkiem pārbaudīt, un tad tiek izsvērts. Jā, nē, cik daudz nē. Bet katrā ziņā šī te pārbauda ir un tālāk, jo tas nonāk tehnoloģiju rokās. Citās iniciatīvās, piemēram, manuskriptu atšifrēšanā mums arī, protams, pārbauda, bet mēs arī šobrīd ir 10. gads, kopš mēs to darām, un mums ir stabila līdzstrādnieku kopiena, kurai mēs ļoti uzticamies. Un viņi laika gaitā ir profesionalizējušies, respektīvi jau mēs, pētnieki, jau varam doties pie viņiem pēc padoma, un mēs esam ieviesuši mūsu sistēmās tādu funkciju, ka mēs ir noteikti cilvēku grupa, kurus mēs nepārbaudām, kuriem mēs uzticamies. Vienkārši mums nav vērts tērēt laiku, ja mēs zinām, ka tā kvalitāte būs. Paldies. Vairākas interesantas lietas. Man šķiet ļoti simpātiski tā doma, ka pašiem dalībniekiem var uzticēt arī pārbaudas funkciju, un tad iespējams savācot vairākas kaut kādas pārbaudas vērtējumus par kaut kādu padarīto darbu. Jūs varat pieņemt, ka ja visi saka, ka ir kārtībā, tad tiešām ir kārtībā. Kas arī tāds interesants, ziņā mākslīgā intelekta virzienā risinājums, ka tev pa īstam vairs nav jāredz, kas tur ir pārbaudīts, bet no tā, ka vairums saka, ka ir pareizi, pieņem, ka ir pareizi. Kādi ir tie līdzstrādnieki? Kāds ir viņu portrets? Kas tas ir pa cilvēku? Es domāju, ka atkal jau katram projektam, katrai iniciatīvai tas varētu būt mazliet citādāk. Un, jā, ir tādi projekti, kuros cilvēki ir aicināti piedalīties ilgstoši, un tad veidojās šīs te virtuālo līdzstrādnieku kopienas, kā tas ir, piemēram, digitālajā arhīvā, manuskriptu pārrakstīšanā vai kaut kādos tādos darbos. Un tad ir šīs te akcijas, kur vajag īslaicīgi iesaist. Respektīvi, ir kaut kāds tiek prasīts kaut kas mazliet ierunā 10 teikumus, ierunā stundu, pārbaudi tur un tā, ka nav nepieciešams,
vismaz tas netiek veicināts tā, ka tu vari gadiem darboties, katru dienu ierunāt pusstundu un tā tālāk. Tas īsti nav vajadzīgs. Un līdz ar to šīm te kampaņām, kur iesaisti nav tik ilgstoša, cilvēki daudz dažādāki. Bet jāteic, ka netiek vākti arī šādi te, dati. Tas nav īsti mērķis, un mēs arī tā ļoti uzmanamies ar šo te personas datu vākšanu, tikai tā kā pašu nepieciešamāk un arī to, ko cilvēks pats varbūt vēlas sniegt. Lielākoties tie ir anonīmi balsu ieraksti. Bet kampaņām, kurām mēs esam pētījuši un kurām mēs esam arī aptaujājuši šos te dalībniekus, atkarīgs no satura. Jā. Tas ir kultūras mantojuma saturs, tad tie būs cilvēki, kurus tas pirmkārt interesē, kuri saredz tam vērti. Un kuriem ir vairāk brīva laika. Tie būs intelektuāli seniori, lielākoties, kas labprāt padarbosies ar manuskriptiem, bet ne tikai arī aktīvi strādājoši cilvēki, kurus interesē tēma, kurus interesē savu reģionu materiālu, kur vēlas tos padarīt pieejamākus, ir starp viņiem. Es klausos un domāju, šie divi projekti, balsu tālka un otrs šifrēšanas aktivitāte, viņi abi saistīti ar valodu. Vai tad primāri varētu teikt, ka vismaz tavā pieredzē tie projekti ir saistīti ar kaut kādiem darbs ar tekstuāliem materiāliem, vai ir vēl kaut kādas? Es runāju par tiem projektiem, ar ko es esmu saistīta, bet dabas nozarē tas ir saistīts ar dažādām lietām. Un, es pati stāvu blakus savam dēlam, sabiedriskajam zinātniekam, kurš piedalās dabas datos ar putnu novērošanu, piemēram. Jā. Ir arī, respektīvi, manā pārziņā varbūt tuvākajā interešu lokā ir humanitāro zinātņu, mākslas, kultūras mantojuma materiāls un kā tas notiek, bet sabiedriskā zinātne neaprobežojas ar to, bet es mazāk varu runāt par citu nozaru. Man tā doma bija tāda, ka tas īstenībā prasa diezgan lielu valodisko kompetenci tekstu šifrēšanu. Un tas šķiet it kā vienkārši, it kā nesarežģīts darbs, bet īstenībā tur jau ir visas tās specifiskās situācijas, ko darīt, kā darīt. Un es tagad saku, domāt, tas nav tik triviāli. Un tad jautājums, vai tas vispār ir visiem sabiedrības locekļiem pieejams? Es domāju, ka materiāli ir ļoti dažādi. Ir tādi, ko mēs varam saukt ļoti vienkārši, skolēnu pieraksti, platos rokrakstos un tā tālāk, bet ir arī ļoti komplicēti. Citās valodās arī to starp. Senos rokrakstos, neskaidros rokrakstos. Es domāju, ka atrast var ik viens, ja vēlētos, bet laika gaitā tie cilvēki, kas darbojas, varbūt ne gluži ikdienā, bet ir arī tādi, kas ikdienā darbojas, viņi profesionalizēs, otro reizi lieto šo terminu, un to mēs redzam, par to mēs pārliecinamies. Iemanās konkrēta cilvēka rokrakstā. Arī pati, kad es šifrēju, sākums ir briesmīgs, akmeņains, tu pie katra vārda apstājies, bet tu apgūsti, un tad jau aiziet. Vai es no tevis stāstītā saprotu, ka tu iesaki ikvienam, kurš šo klausās, izmēģināt savus spēkus sabiedriskajā zinātnē? Jā, protams. Par to nevar būt nerunas vai vienā vai otrā akcijā, bet tas nav, protams, ne jau mēs tikai arī ar to nodarbojamies. Piemēram, Latviešu valodas institūts nodarbojas brīnišķīgām lietām. Viena no tām ir vietvārdu vākšana, arī apvidvārdu vākšana, arī ar tādām izveidotām platformām, kur arī ik viens var doties un pētīt karti un likt punktus un pievienot vārdus, respektīvi bagātināt šo te materiālu. Tā kā, noteikti jā, jo zinātnieku nav daudz, viņi to par vien mazāk, teiksim tā. Un es domāju, ka tas ir lielā mērā. Es tieši gribēju jautāt, vai tā profesionalizēšanās neveicina pie tā, ka cilvēks, kurš ir sācis kā sabiedriskais zinātnieks vienā brīdī, nāk uz institūtu un saka, ka viņš gribētu strādāt ar jums komandā? Viņi jau strādā ar mums komandā, bet īsti tāda gadījuma nav, bet mums jāteic, ka mums uzturam ciešas attiecības ar šo te
kopienu, kas mums ir. Mēs reizi mēnesī sūtām vēstules un arī mēģinām radīt sajūtu, ka viņi ir daļa no mums, un tā arī ir. 10 gadu laikā, kopš mēs īstenojam šo iniciatīvu, viņi ir ļoti svarīga daļa no institūta, no Latviešu folkloras krātuves. Vai tu redzi, ka šī sabiedriskā zinātnes aktivitāte viņa kaut kādā veidā veicina arī sabiedrības lielāku izpratni un labvēlību pret zinātni, un ka tas būtu mums visiem vērtīgi? Vai arī tā ir tādi tikai skaisti vārdi un praksē tā ir saujiņa cilvēki, kas to dara? Es domāju, ka noteikti, ka tas var sagraut vienu otru mītu vai kaut kā. Tas dod tādu dziļāku ieskatu, kā tad zinātnieks nonāk līdz tam pētījumam. Tas patiesībā ir vairāk vai mazāk lēns process. Sevišķi šī daļa, kur sabiedriskie zinātnieki visvairāk iesaistās dažādu datu savākšanā. Nākamais solis, protams, ir apstrādāšanā, arī reizēm interpretēšanā un tā tālāk, bet ka zinātne nenotiek ātri. Un arī kā tas no iekšpuses izstāsta, kāpēc tam tas, ko viņš ir darījis, kā tas izskatās grāmatās, pētījumos, kā tas viss kopā izstāsta. Es domāju, ka noteikti un ļoti jauki arī skolas iesaistās un skolēnus iesaista. Jā, es tieši gribēju jautāt par skolēniem, jo jau es esmu aizmirsis, kā jābūt skolēnam, bet es atceros, man liktos tas tik fantastiski, ka man ir iespēja piedalīties zinātniskā projektā un nevis vienkārši klausīties vai skatīties, bet tiešām kaut ko pašam darīt. Kā notiek tas arī par skolām? Un tā interese jau nāk no pašām skolām, jo viņi zina, ka tas ir, vai tomēr ir nepieciešams diezgan daudz arī pielikt pūliņus, lai viņus sasniegtu? Jā, vispār Latvijā šobrīd, man liekas, ir neliela problēma ar to, ka mums nav tādas sabiedriskās zinātnes, platformas vai mājaslaps un tā tālāk, kur varētu skolu ienākt un apsties, mēs varbūt latviešu valodā varētu tagad papildināt mācību saturu ar šo te aktivitāti vai to. Es domāju, ka tas mums viss vēl ir priekšā. tas vēl notiks. Būtu ļoti labi, ja tā būtu. Mums ir bijusi pieredze ar skolām. Ļoti pozitīva un arī ļoti interesanta. Mēs patiesībā sākām ar skolām. Mēs iesaistījām skolēnus tieši manuskriptu atšifrēšanā. Bet tas jau bija diezgan pasen. Cik liels skolēnus? Kādu vecumu? Nebija noteikts vecums, bet mēs sadarbojamies ar UNESCO. Un UNESCO ir skolu tīkls, un viņi izplatīja informācijas caur šo skolu tīklu. Vienīgā mūsu varbūt, es negribētu to saukt par kļūdu, bet es droši vien otrais to neatkārtot, bija sacensības ieviešana šajā pasākumā. Respektīvi, kad bija tāda neliela, mēs tā kā skaitam atšifrētās zīmes un tad veidojās tops. Tas jauniešus ļoti uzmundrināja, teiksim, tā dalība bija ļoti intensīva un arī bija noteikts termiņš. Tā bija 71 diena, kad noris šī akcija. Un mums bija ļoti neliels redaktoru skaits, kas pārbauda šos atšifrējumus. Un jaunieši bija ļoti inovatīvi. Teiksim, tā. Ja mēs skaitām zīmes, tad viņi ātri saprot, ka beigās var vienkārši turēt atstarpes taustiņu kādu minūti un pasvilpot. Un tad mums nācās visu laiku skriet viņiem pakaļ un tad ieviest, ka nedrīkst kopēt, tu nedrīkst to un tā tālāk. Bet kopumā mēs redzējām, kāda jauda ir šim spēkam. Ja mums iesaistījās 14,000. Nē, es meloju. Tika atšifrēts 71 dienas laikā 14,000 lapušu, kas ir ļoti, ļoti liels apjoms, teiksim tā. Iesaistījās ap 200 skolām. Es dalībnieku skaitu tagad vairs neatceros, tie bija 1000. Bet tas bija arī pamats tam, no kā pēc tam izauga šī mūsu brīvprātīgā kopiena. Jo ne tikai skolēni sadzirdēja šo aicinājumu, arī pieauguši cilvēki sāka, pamēģināja, turpināja. Un ir aizvien mums tādi līdzstrādnieki, kuri svinēs ar mums šogad 10 gadus kopā ar Latviešu folkloras krātuvi. Jā, tas bija skaists piemērs par to spēles momentu ieviešanu, kas motivē saražot vairāk. Bet tad parādās tās problēmas ar kvalitāti, kas man liekas ļoti interesanti. Jā. Domājot par šām sabiedriskām aktivitātēm, kā iesaistot reizē noturēt to kvalitātes latiņu. Jā, tā bija laba pieredze. Mēs arī pat zvanījām uz skolām un teicām,
pieskatām, ka tas brīžam bija tāds, bet katrā ziņā tā bija ļoti, ļoti vērtīga pieredze, bet arī, citkārt, ja šī iesaist iet ar skolotājiem, konkrēti priekšmetu skolotājiem, un tas tiek pasniegts nevis, ja gribi dari, bet mēs kopā tagad kā kolektīvs, kā skola izdarām šo te iesaistamies šajā zinātnes projektā un tā tālāk. Es domāju, tas ir ļoti vērtīgi un tas bērniem arī iedod tādu dziļāku ieskatu, kas ir šis te zinātnieks, kas ir zinātniskais process. Kāda ir Eiropas Savienības attieksme pret sabiedrisko zinātni? Es domāju, gan politiskā līmenī, gan varbūt arī, ja kāds mums klausās un grib uzrakstīt Eiropas Savienības projektu un dabūt daudz naudas, vai dod zinātnes naudu sabiedriskai zinātnē? Es domāju, ka sabiedriskā zinātne pēdējos gados ir kļuvusi par ļoti nopietnu un atbalstītu daļu vispār no zinātnes politikas, kas iet zem tā jumtiņa, ko mēs saucam atvērtā zinātne. Respektīvi, tas ir, un arī Latvijas izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajos politikas dokumentos sabiedriskā zinātnē ir atvēlēta būtiska loma. Tas, cik tas tiek atbalstīts, tiek sabiedriskā zinātnes projekti, protams, atbalstīti. Ir lieli asociācijas, kas raksta ļoti liels projektus, un mēs jūtam tās aktivitātes arī šeit un tā tālāk. Bet man šķiet, ka Latvijā tas vairāk ir tādā vēlamības izteiksmē, ka mēs ļoti atbalstam. Mēs jūs ļoti atbalstam, iekļaujiet sabiedrisko zinātni valsts pētījumu programmās un tā tālāk. Bet es domāju, ka būtu ļoti labi, ja tiktu tas politiski mazliet redzamāk atbalstīts. Tas nāktu par labu sabiedrībai, tas nāktu par labu, es domāju, zinātnes prestižam un izpratnē arī par zinātni. Tad es no tevis dzirdu, ka reālāk ir iekļaut sabiedrisko zinātni kā projekta sastāvdaļu, nekā dabūt projektam, kurš ir tikai sabiedriskā zinātne, kaut kādu Latvijas vai Eiropas finansējumu. Es nevarēšu tev teikt, gluži tā izanalizēt Eiropas līmeni, tāpēc, ka tās programmas ir ļoti daudz un dažādas, un ir projekti, protams, kas ir tikai sabiedriskai zinātnē veltīti. Ir gan kapacitātes audzēšanai, gan sabiedriskās zinātnes aktivitātes īstenošanai un tā tālāk. Bet Latvijā, ja mēs raugamies uz Latviju, tad ir iekļauts projektu noteikumos, ka ir jābūt sabiedriskās zinātnes aktivitātēm, bet ja var mēģināt rakstīt sabiedriskās zinātnes projektu fundamentālo un lietišķo projektu konkursā, bet es nezinu, kā tas izdotos un tā tālāk. Katrā ziņā sabiedriskā zinātne noteikti ir svarīga un vismaz dokumentos atbalstīta daļa no zinātnes politikas. Tu pieminēji atvērto zinātni, vai tu varētu nokomentēt, kāda tad ir tā saikne atvērtai zinātnei ar sabiedrisko zinātni, un it sevišķi arī šifrējot materiālus, ne jau viss, ko šifrē, ir publiski pieejams, dažādi visādi privātuma vai autortiesību iemeslu dēļ. Kādas tur ir attiecības? Atvērtā zinātne ir ļoti plašs un ietilpīgs jēdziens, ka mēs droši vien šeit nediskutēsim, bet vairāk, es domāju, sabiedriskā zinātne tur iegulst tieši ar to, ka zinātniskais process tiek padarīts atvērts. Tas nepieder kādam, vispār tā izpratne, ka zinātne nepieder tikai zinātniekiem, bet arī, protams, ka tiek kopā radīti dati, novienkāršosim to uz šo vārdu, kas pēc tam ir publiski pieejami. Bet, protams, ir ļoti daudz diskusijas par to, vai tiešām pirms jūs veidojat vai iesaisties sabiedriskās zinātnes aktivitātēs, paskatieties, kas notiks ar datiem, vai tie tomēr netiks komercializēti un tā tālāk. Tas ir tāds plašs, droši vien jūtīgs lauks, bet attiecībā uz tām iniciatīvām, ko īstenojam mēs, varbūt pilnīgi visi, ja mēs runājam tieši par šo te folkloras arhīvu, nav publiski tieši privātuma dēļ, jo tur arī ir personiski stāsti, kā dienas grāmatas un tā tālāk. Bet svarīgākais ir to izdiskutēt ar sabiedriskajiem zinātniekiem, ar līdzstrādniekiem. Respektīvi, mēs nevaram iet pie viņiem teikt, lūdzu, nāciet mums palīgā, darām to un to, un pēc tam vienkārši uzlikt atslēgu. Es domāju, ka šīs attiecības ir jāveido uz godīgiem un atvērtiem pamatiem, un tad jau.
Labi, es nojaušu, ka ir kāds projekts vai iniciatīva, kas notiek tieši tagad, vai tūlīt sāksies, uz ko tu gribētu aicināt cilvēkus iesaistīties. Kas ir tas, kam vajadzētu pievērst uzmanību vai nākt tālāk? Es domāju, tas jau, ko es pieminēju, balsu talka, ir viens. Tas ir ļoti akūts īstenībā projekts, jo ir vajadzīgi pēc iespējas dažādākas balsis. Un tas ir tas izaicinošākais šobrīd. Respektīvi, tā ir iniciatīva, ko es aicinātu. Tas neprasa daudz, 5 minūtes ierunāt dažus teikumus, bet tas ieguvums sabiedrībai ir ļoti vērtīgs un īstenībā acīm redzams, jo paralēli jau tagad tiek analizēta pirmais materiāla vākums, un jau tiek pirmie modeļi veidoti un skatāmies, kas mums tur kopā ir sanācis. Tas būs drīzumā tiks publicēts. Bet par godu tam, ka Latviešu folkloras krātuvē šogad ir 100 gadi, mēs veidojam jaunu platformu tam pašam darbiņam, kas ir manuskriptu šifrēšana, un aicināsim, protams, iesaistīties, sakot paldies mūsu senčiem, vecmāmiņām un vectētiņiem, kas šos materiālus savāc. Mēs tos tagad darām pieejams digitāli. Tur vēl nav domēns, uz kurieni iet? Nē, bet būtībā, ja dodas uz garamantas.lv, tad jau tur var sākt iesildīties. Tas atšifrēšanas funkcionalitāte ir pieejama. Tur daudz cilvēku darbojās un var pievienoties. Bet es nevēlos varbūt runāt tikai par mūsu projektiem. Es domāju, daudzas institūcijas, zinātniskās institūcijas, arī kultūras mantojuma institūcijas dara ļoti labu darbu. Un es zinu, ka mēs esam skrienoši, ikdienā aizņemti un tā tālāk, bet varbūt tomēr var atrast mazliet laiku katru dienu, varbūt ne katru dienu reizi nedēļā, iesaistīties kādā jaukā projektā. Piemēram, ir gadsimta albums Vēstures muzejiem, Nacionālajā bibliotekā ir Zudusī Latvija. Ir daudz tādu ļoti labu projektu, kas rūpējas par to, lai tas pēcāk būtu pieejams gan mums pašiem, mūsu pēcnācējiem, gan arī, protams, pētniekiem. Paldies! Varbūt ir kaut kas būtisks, ko es nepajautāju, un tu vēlies piebilst. Jā, es varbūt tas, ko mēs varbūt tā ļoti neizcēlam, kāda ir humanitāro digitālo zinātņu joma šajā visā lietā. Un es domāju, ka ar sabiedriskās zinātnes aktivitātēm mēs esam nodarbojušies, kā jau mēs runājām, diezgan ilgu laiku kopumā kā sabiedrība, bet digitālās humanitārās zinātnes ienāk ar to, ka tiek izstrādāts jaunas metodes, darba plūsmas un jauni digitālie rīki, kas to padara ātrāku, efektīvāku un arī samazina šo iesaistes slieksni, respektīvi tas paliek ļoti vienkārši. Telefons vai dators un ceļš no sabiedriskā zinātnieka līdz pētniekam ir daudz ātrāks un efektīvāks. Paldies! Jā, paldies, Lēs! Paldies, skatītāji, klausītāji! Ja kāds no jums vēl nav iesaistījies sabiedriskajā zinātnē, tad ziniet, ka tas ir jādara, un arī tagad ziniet, kā to var izdarīt. Paldies!